Esmu piesēdusies tagad pabeigt grūtniecības žurnālu, vai drīzāk meitiņu žurnālu par to sadaļu, kas ir par grūtniecību. Esmu izprintējusi arī daudz dažādas mazas bildītes, ko es gribu tajā salīmēt. Un tā doma man ir tad pabeigt tagad līdz pašam tam 9. mēnesim, kur, man liekas, ir pēdējās 4 nedēļas, un to tad droši vien aizpildīšu jau mazliet vēlāk. Tā kā man šobrīd ir 37 nedēļām, tad gribu ķerties klāt arī tādām pēdējām lietām, kas jāsadara vēl priekš meitiņas, kas viena no tām ir jāsmazgā visas viņas drēbītes. Noteikti to šodien gribu pieķerties un izdarīt. Un kaut kad drīzumā man vajadzētu sakārtot arī dzemdību somu. Lai gan es apzinos, ka man to droši vien vajadzēja izdarīt jau kādu laiciņu atpakaļ, tā kā joprojām notiek sienas apgleznošana meitas istabā, tad kaut kā visu laiku sanāca to atlikt, jo tur tā kā stāv visas tās mantas un mums viss tur ir apklāts, lai nenosmērē ar krāsām. Bet jā, to noteikti gribu izdarīt tuvākajās dienās. Un vēl man ir plāns, ka šodien varētu arī uztaisīt pavasara vainadziņu, jo man ir palikušas plīvurpuķītes no manas baby shower, ko meitenes man uzdāvināja, un es viņas speciāli izkaltēju, lai varētu ielikt šī gada pavasara vainadziņā, lai gan šobrīd ārā ir -13 grādi, vai vismaz no rīta bija, un noteikti nav pavasaris. Es ticu, ka vēlāk es tam nepieķeršos īpaši, jo tad, kad meitiņa būs piedzimusi, tāpēc es domāju, ka šodien būtu labs laiks to izdarīt. Kopumā joprojām dzīvojos mierīgi pa mājām, tad kaut kur aizbraucam paēst vai aizējam uz kino, bet kopumā jā, ir tās pēdējās gaidību nedēļas, un tā arī sanāk pavadīt daudz laika mājās, dzeru savu aviņu tēju, ēdu dateles un vienkārši gaidu lielo dienu. Un patiesībā ir tik forši, kad ir šis te laiks pa mājām, ko dzīvo tieši šobrīd, un ka nav jāiet uz darbu un nav nekas jādara, jo, protams, ka uz tām pēdējām nedēļām paliek grūtāk. Ir, kā jau es biju iepriekšējos video vairāk kārtīgi minējis, man ir muguras sāpes, ar kurām es cīnos, tad, ja eju pastaigās, tad es viņas vairāk jūtu, tāpēc tagad arī pastaigas ir sanācis gandrīz, samazināt uz pusi, gan tempos, gan arī distancē, bet, tāpat tās mēģinu kaut cik izkustēties, jo bišķiņ jau to kustību, protams, prasās. Un jā, citādi viss ir pagaidām tāpatās, vienkārši dzīvojos mierīgi un gaidu meitiņas ierašanos. Bet tagad ķeršos klāt tam žurnālam, lai tas nebūtu atlikts uz pēdējo brīdi. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Salīmēju tagad kaut kādu daļu no šīs te grāmatiņas, aizpildīju arī ar tekstiņiem vietām, kur likās, ka varētu kādu paskaidrojumu pierakstīt. Bet mazliet saguru jau sēžot, un, protams, tas prasa mazliet vairāk laika, lai viss būtu tiešām smuki, un gribās arī tā, lai katrā lapas pusē ir kaut kas īpašs. Šeit es ielīmēju to, ka mūsu daktare uzrakstīja, man vairāk izskatījās pēc meitenītes, kad vēl nebija 100% zināms. Un šo te viņas viedokli mēs atvērām pēc gendera vielu, man liekas, tā forši ielīmēt arī to šeit. Bet, jā, atstāju šobrīd par bērnistabu, jo tā vēl nav pabeigta. Tad šeit ir baby shower bildītes un ielīmēju šeit arī mazulītes pareģojumu, ko mums iedevā Roberta abiem aizpildīt.
Tā kā redzēs, cik no tā būs taisnība par dzemdībām un par to, kāda viņa piedzims. Un tad pārējais šīs te man jāizpild, bet to es atstāšu kādai citai dienai, jo šobrīd mazliet saguru. Bet kopumā man ļoti patīk, ka grāmatiņa jau lēnām veidojās. Kamēr esmu vēl kabinetā, gribēju parādīt, ka šobrīd te stūrī mums ir nolikts Roberta vecais darbgalds, kurš mums vairs nav nepieciešams, jo Roberts un es tagad strādājam tā kā pie viena. Es, protams, galdu šobrīd izmantoju ļoti reti. Un te var redzēt, ka esam to jau pasūtījuši, ko es pagaidām nevaru nolikt bērnistabā, bet tur ir gan drēbītes, gan tā ir dzemdību soma, ko es plānoju ņemt līdzi. Un vēl šis tas, ko esam sapirkuši, un, protams, arī dažādi dekori bērnistabai, tā kā es uztaisīšu vēlāk nelielu haulu ar to, ko tad esam iegādājušies. Bet tagad tad došos samazgāt viņas drēbītes. Te es izvilku no skapja un atnesu jau viņas visas drēbītes, ko es gribu izmazgāt, un man visām tagad jānogriež birciņas, un tad varam likt mazgāt. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Un es tagad apsēdos, iedomājos parādīt jums, ko tad vēl mēs esam pasūtījuši mazajai. Pēdējās nedēļas sēžot mājās, man diezgan daudz sanāk ieiet internetā, viss kaut kur ir kaut kādas atlaides. Un, protams, dažbrīd nenoturos un šo to arī pasūtu. Un viena no tām lietām bija, es jau iepriekšējā video man šķiet minēju, ka mūsu bērnistabas tematika ir meža pasaule. Un, protams, viss, kas ar to saistās, kas ir arī dzīvnieki. Un kādā mājaslapā es tieši uz atlaidēm atradu ļoti, ļoti skaistus dekoriņus. Viena no lietām, ko es pasūtīju, bija šāda te stirniņa. Un viņa spēlē arī mūziku. Un tā doma man ir piekārt viņu aiz šī te pie bērnu gultiņas. Un man likās kā ļoti, ļoti skaists bērnistabas dekors. Un tieši šajā pašā tēmā es pasūtīju arī mantiņu, kas ir tā kā šie te gredzeni, ko var likt un ņemt nost. Un man ļoti patika, ka tā kā tie ir dažādi materiāli, kas arī ir forši bērnam pēc tam uz tausti sajust dažādas krāsas. Un plus vēl, protams, arī pats izskats bija tas, kas beigās mani tik ļoti uzrunāja. Bet jā, šī ir tāda ļoti, ļoti forša rotaļlieta. Protams, ka kādu laiku viņi vēl ar viņu nespēlēsies, bet to var izmantot arī kā dekorāciju bērnistabā. Vai vienkārši tā sagaidīs savu laiku, un tad ar to varēs spēlēties, bet man likās ļoti, ļoti skaisti. Un tad vēl pēdējā lieta no šī paša veikala ir šāds te grabulītis, kas skan. Es pasūtīju kā vienu no pirmajām mantiņām, un man patīk, protams, toņi, kas sajiet arī ar šīm te.
Un tad vēl kāda ļoti forša lieta, ko mēs pasūtījām priekš bērnistabas, ir šāds te grāmatu groziņš no H&M. Un man pašai ļoti tas patīk. Es jau esmu ielikusi pāris grāmatiņas tur iekšā, un mēs ielikām arī vāverīti, kas bija pasūtīta no H&M, jo šo es domāju turēt uz grīdas. Un, lai viņa tad, kad paaugās, pati var vilkt ārā savas grāmatiņas un izvēlēties, ko grib palasīt ar mums vai kaut kā tā. Un tad nopirkām šobrīd šādu te grāmatiņu pirts pasakas bērniem, jo, protams, viņas tētis ļoti daudz iet pirtī, un man likās tāda ļoti atbilstoša mūsu ikdienai. Un tad no Omes viņa saņēma vesels 3 viņas laika, tā varētu laikam teikt, grāmatiņas. Viena bija Kas notiek Dižmežā, Cepu kukulīti un Pifa piedzīvojumi. Tā kā grāmatu kolekcija arī mums lēnām pildās. Un vēl mazliet paturpinot meža tematiku, mēs ar manu mammu nesen bijām Sāgā, un tieši pie Sāgas bija kaut kāds tā kā tirdziņš, kur viņa ievēroja šādu te ezīti un ļoti gribēja nopirkt mazmeitiņai. Man liekas vienkārši tik ļoti mīlīgs. Arī pieskan pie mūsu šīs bērnistabas tematikas. Un mums būs tādi atvērtie plaukti pie sienas, un es ceru, ka viņš tur ielīdīs un varēs šādi te sēdēt. Un šis ir no firmas Mazpēdis. Man likās ļoti mīļš. Un arī tad, kad bijām Sāgā un pirkām šīs te grāmatiņas, ko es iepriekš rādīju, mana mamma ievēroja arī tur šādu te putnu kolekciju, ja tā to varētu nosaukt, jo tur ir visa veida šādi te putniņi. Un es ļoti turējos, lai nenopirktu arī parasto zīlīti, vai tā kā lielo zīlīti, dzenīti un kaut kas vēl bija, kas mums arī dārzā ik pa laikam ir, bet es domāju, labi, pietiks sākumā ar vienu, bet kas man ļoti patika, ka katram no šiem te putiņiem iekšā ir skaņa, un tā ir skaņa, ko tiešām izdveš šis konkrētais putns. Piemēram, šis ir zīlītei. Un tad esam iepirkuši arī vēl šādas tādas drēbītes. Es ļoti ātri iziešu cauri, bet kopumā jau mēs ņemam, mums pirmie izmēri ir, kā varēja redzēt, arī man pielasījās pilns grozs. Tur gan arī ir līdz vismaz 9 mēnešiem dažādi izmēru drēbes. Bet tagad mēs arī esam nopirkuši vēl kaut ko, kas ir 3 līdz 6 mēneši vai 6 līdz 9. Nopirkām šādu te kostīmiņu rozā. Man ļoti patīk šādi te adītie mīkstie kostīmiņi, un viņš ir tiešām ļoti labas kvalitātes. Un šīs visas drēbītes mēs pirkām Babysitī. Tad mana mamma arī uzdāvināja mazmeitai šādu te kleitiņu. Man ļoti viņa patīk ar šādiem te ziediņiem apakšā un adītu tā kā džemperīti pa virsu. Man liekas ļoti skaisti. Tad arī uz atlaidītēm ievērojām šādu te kostīmiņu, kur rakstīts I love my mommy. Protams, nevarēja neiegādāties. Un uz atlaidēm bija arī šāds te komplektiņš ar 3 bodijiem, bet arī mēs paņēmām tā kā lielāku izmēru. Viens bija šāds ar pumpiņām, viens ar šādiem ziediņiem rozā un viens šāds te zaļgans ar ziediņiem. Un šis arī ir 6 līdz 9 mēneši. Un uz atlaidēm šie visi 3 kopā maksāja 25 eiro. Tad paņēmām arī šādu te jaciņu, kas man likās ļoti mīļa. Šādu te rozā komplektiņu, kas tagad tā kā labi iet klāt arī ar lieldienu tematiku, bet, protams, viņai tas derēs mazliet vēlāk. Un vēl šādu te komplektiņu, kas arī ir lielākam izmēram 6 līdz 9 mēneši, kur ir vienā pusē šāds te bodijs un otrā šāds te kostīmiņš ar ķenguriņiem un klāt vēl nāk arī lacīte. Šāda te. Es varētu teikt, ka esam pilnībā gatavi savas meitiņas ierašanās. Laikam tikai nepieciešams vēl sakrāmēt dzemdību somu un tad gan viss būs izdarīts. Bet tagad ķeršos klāt pavasara vainadziņam. Priekš vainadziņa man ir šīs te plīvurpuķis, ko draudzenes atnesa uz baby shower. Esmu viņas jau izkaltējusi un domāju, ka varētu viņas ielikt iekšā šajā te vainadziņā. Šo te es pagājuši gadu nopirku Pepko
Un viņam klāt nāca šādi tie mākslīgie ziediņi. Es no vienas puses domāju, ka varētu viņus ņemt nost, bet tā kā man nav ļoti daudz ziedu, ko salikt, tad šogad es viņus vēl atstāšu un pievienošu vienkārši šīs te plīvurpuķes. Tad man ir arī kaut kādi kaltētie ziediņi saglabāti no pagājušā gada. Tā kā mēģināšu ielikt arī tos. Un ir arī šādas te oliņas, lai ir tāds mazliet lieldienu noskaņojums. Tā kā varbūt pievienošu arī tās vainagdziņam, bet, kopumā skatīšos, kas tad man tur iznāks. Šāds man iznāca šogad vainagdziņš. Noteikti neteiktu, ka tas ir mans labākais darbs, bet es laikam kaut kā nepareizi biju izkaltējusi tās plīvurpuķis, jo viņas pilnībā viss bira nost un neko daudz man no viņām nesanāca salikt, tāpēc vajadzēja likt visu to, kas man bija vēl palicis no pagājušā gada. Bet, kopumā man liekas, ka ir krāsaini un ir smuki un pie durvīm izskatīsies ļoti ok. Nākamgad gan iepirkšu kaut kādas jaunas kaltētas puķītes un tad uztaisīšu kaut ko varbūt mazliet smukāku, bet priekš šī gada un šī mūsu dzīves posma būs ļoti labi. Šodien jau ir nākamā diena, un mēs tūlīt ar Robertu aizbrauksim uztaisīt sev tādas kā fotobūtu bildītes, kas ir tajās kastēs, kur var nofotografēties, un es gribu, lai paliek atmiņās no laika, kad es esmu stāvoklī, un tad mums tā doma ir katru gadu uztaisīt pa tādai bildītei un redzēt, kā tad mēs mainamies un salikt viņas visas kopā kādā albumā. Tā kā šodien mums ir doma izdarīt to. Vakardien es nepaturpināju video, jo braucu pie draudzenes uz sālsmaizi, un šodien es jau biju pie manikīra, tikko esmu atbrauks mājās, un tagad dosimies ar Robertu tad uztaisīt tās bildes. Uztaisīju meitiņai par godu maigi rozā nagus, un šis droši vien tad arī ir pēdējais manikīrs pirms meitiņas ierašanās, tā kā lēnām ir izdarīts viss, kas bija ieplānots līdz lielai dienai. Plānoju tad vēl salikt tās pēdējās drēbītes, ko vakar izmazgāju, sagludināt. Un, ja pietiks spēks, varbūt pat sākšu krāmēt jau arī dzemdību somu. Ko sagaidīju vīru, dodamies tagad uztaisīt tās bildītes. Es pati nezinu vispār, kā tur būs. Mēs pirmo reizi mēģināsim tajā tā kā kastē tā safotografēties, bet es esmu noskatījusi to, ka citur ārzemēs tā var darīt. Mēs arī ar draudzeni Parīzē uztaisījām tādas bildes un baigi forši sanāk tādām atmiņām. Tā kā pamēģināsim. Kas sanāks, tā sanāks. Un man atnāca ļoti pozitīva ziņa, ka streptokoks man ir negatīvs, kas ir analīzes, kas jātaisa tā kā pa 37. nedēļu. Un jā, man ļoti liels prieks, ka man tas ir negatīvs, jo sanāk, ja atnāk to, ka streptokoks pozitīvs, tad uzreiz, kā sāks dzemdības, ir jādodās uz slimnīcu. Un, protams, ka es gribu pēc iespējas ilgāk varētu pabūt mājās, būt mierā un lai tā kā viss notiek, maksimāli mierīgi un ātri.
Bet, jā, tas ir pluss, bet tajā pašā laikā sliktā ziņa ir tāda, ka man arī uzrādījās, ka man ir urīnceļa iekaisums, kas nozīmē, ka man tagad 7 dienas ir jādzer antibiotikas, par ko es, protams, ļoti neesmu priecīga. Tāpēc ļoti ceru, ka šīs 7 dienas meita vēl paliks puncī un ka es varēšu izdzert to savu kursu un viss būs kārtībā. Bet, nu jā, tas noteikti ir tāds mazākais no ļaunumiem, bet tik un tā, protams, ka negribās antibiotikas un īpaši šādā brīdī. Bet, nu, protams, es uzticos savai doktorei un, ja viņi saka, ka vajag, tad vajag un, jā. Katrā ziņā labas ziņas un arī sliktas ziņas, bet, nu, dodamies bildēties un dodamies paēst, lai par to nedomātu. Tagad būs labāk. Nāc vēlreiz. Šie fotori pieskarieties ekrāna lama līnijām. Spied OK, lai uzņemtu foto 1. Jā. Nu, šādas mums sanāca bildītas. Tas galīgi nebija tas, ko mēs bijām domājuši. Mēs tur pārsmējāmies, jo tur nebija vietas, tas bija pārāk augstu. Un tās punča bildes vispār tik ļoti smieklīgi izskatījās. Bet meklēsim noteikti citu fotokasti, jo, nu, jā, šis bija vairāk tā kā portretiem un nav īsti iznākums tāds, kā bijām ieplānojuši, bet bija ļoti, ļoti smieklīgi. Un tagad mēs atnācām paēst pusdienas, pasūtījām falafel plates. Tās bildītes, nu, patiešām, kā es minēju, neizdevās tādas, kā mēs bijām ieplānojuši. It kā ir mīlīgi, bet, nu, tas galīgi nebija tas, ko es biju domājusi. Pirmkārt, es gribēju viņas tādas, tā kā vienā līnijā, kā 4 tādas vienkārši melnbaltas bildītes. Un, protams, arī lielāku to kasti, jo mēs tur knapi ielīdām, bet, nu, mēs tiešām ļoti pārsmējāmies, jo tur arī tādi īsi aizskariņi, ja tā ir būtņai, un es iedomājos, ka no ārpuses tas varētu izskatīties ļoti labi, kā mēs tur izklaidējāmies. Bet, nu, arī šīs, protams, es atstāšu ārā, nemetīšu, bet mēģināsim atrast kaut kur foršāku šādu te kasti. Lai gan es nezinu, godīgi, vai Latvijā kaut kas tāds ir. Un, jā, iebraucu arī pēc savām antibiotikām, pirmo tableti jau izdzēru. Protams, ir mazliet tā nepatīkami un liekas, ka, nu, tiešām pēdējā brīdī jau bez tā varēja iztikt, bet es pat nezinu, vai es tā sīkāk izstāstīju, bet vienkārši tas, kā man to atrada, ir, ka urīnā uzrādījās kaut kādas baktērijas, un tad nododot vēlreiz parādījās, ka ir šis te urīnceļa iekaisums. Un tāpēc arī tagad, kad atnāca tās analīzes, tad lika tā kā nopirkt tās antibiotikas un izdzert. Tā kā man viņas ir jādzer 7 dienas, tad es ceru, ka vismaz 7 dienas vēl sēdēs vēderā. Pēc 2 dienām man ir 38 nedēļas, tā kā vajadzētu būt, ka viņa vēl neplāno tik ātri ierasties, un uz to es arī ceru. Šodienas plānā mums vēl ir pielikt veļas striķi beidzot, ko es pasūtīju jau pirms, man liekas, kādu mēneša. To vēl līdz šim neesam paguvuši izdarīt. Un gribēšu arī iztvaikot un salikt uz pakarojumajiem meitiņas drēbes, kuras ir izmazgātas. Tā kā kopumā tas ir vienīgais atlikušais, kas šodien vēl jāizdara. Un tad jau, kā es minēju, varbūt pieķeršos dzemdību somai, varbūt arī atlikšu to uz kādu citu dienu, bet tad jau redzēsim. Pa ceļam paņēmām arī manu sūtījumu, kas tikko atnāca, un es zinu, ka te iekšā ir vēl viena lietiņa bērnistabai, ko varu parādīt. Pati vēl neesmu apskatījusies, bet ir tieši tā, kā es biju domājusi. Tas ir šāds te spilvens, es to gribu uzlikt tā kā uz krēsli, kurš mums tur būs priekš grāmatu lasīšanas un vienkārši midzināšanas, barošanas. Un man likās, ka šīs būs ļoti, ļoti skaists dekors, ko pievienot. Ritīgi foršs un mīksts spilventiņš. Un vēl es pasūtīju 2 šādus te trauku švammes turētājus.
jo es biju pasūtījis tādu priekš izlietnes mūsu virtuvē, un baigi forši, ka var tā kā sāniņā novietot to trauku švammīti, un tad viņi nav visu laiku mitri stāvot izlietnē. Un jā, pilnīgi parasts šāds te trauku tā kā švammītis te ieliek viņu iekšā, viņu pielīmē ar šādu lipiklīti pie izlietnes, un es pasūtīju arī priekš veļas telpas, lai tur arī tā švama nav visu laiku mitra, jo mēs tur mazgājam apavus vai vēl kaut ko, un tad viņi var stāvēt šajā te turētājā. Tāds nieciņš vēl klāt kopā ar šo spilvenu. Šāds atnāca tas striķis, ko mēs gribam pielikt. Šo pieliek vienā pusītē, un tad viņš šāds te izvalkās, un pie otras sienas ir otra detaļiņa, kuru Roberts tagad kaut kur aiznes. Un jā, tā kā tagad plānu to uzstādīt, cerams, ka darbosies labi. Viņš tā vēl Es varu teikt, ka dzemdību somu esmu salikusi, vēl pietrūkst Roberta drēbes ielikt, un tad tādas pāris pēdējās lietas, ko paķeršu no tajā pēdējā brīdī, kas ir lādētāji, zoba pirsti un tādas.
tādas lietas, bet jā, es visu krāmēju pēc mīļotavas saraksta, ko viņi iesaka. Es atstāšu linku apakšā, viņiem Instagramā ir tāds foršs sarakstīņš dzemdību somai. Un tad šeit es sakārtoju tā kā visu, kas būs dzemdību namā pēc dzemdībām. Un šeit tieši to, ko ņemt līdzi uz dzemdību zāli, kas ir naktskrakls, kurā dzemdēt, ūdenspudele, čības, pirmais komplektiņš meitai un arī mātes pase un pases. Un, nu jā, tur pāris lietas vēl ir jāpieliek, bet kopumā es varētu teikt, ka ja nu kas, tad esam gatavi.